Čau visiem maniem jau 35 sekotājiem. Šodien es gribu pastāstīt, kā pāris dienas saulaina laika un silta spēja izmainīt visu, kas dārzā aug. Pagājušais video bija tās diezgan salīdzinoši bēdīgs, jo man dēļ krusas lietus, augstā laika un vēja bija likās, ka aizies bojā baigi daudz dārzeņu. Bet pagājušā nedēļa bija ļoti silta un viss dārzā baigi mainījās. Paprika. Likās paprika beigt. Tur nekā nebūs. Bet nekā, paprika ir saņēmusies. Paprika ir zaļa. Neizskatās baigi skaisti, bet vismaz veseli. Nav nekādi. Varbūt arī būs pat kāda paprika izaugs man rudenī. Rabarberi bija galīgi sadragāti. Vienos caurumos. Bet rabarberim tas īsti neskādē, tāpēc, ka viņš jau tāpat ir mežons un šogad es rabarberis jau vairs nekādīgi negaidu. Ņemot vērā, ka es viņus no sēklām visas audzējis, viņi ir diezgan labi izauguši, tā kā pavasarī nākošajā būs rabarberu maizes, ko ēst. Zemenes. Zemenēm likās, ka tur sezona ir beigusies, jo zemenes bija galīgi slapjas, ļumīgas tādas un puva. Bet šobrīd izskatās, ka zemenes ir baigi saņēmušās, jo ir saule, silts un salīdzinoši sauss, bet ne tik sauss, lai neaugt. Tā kā zemenes ir garšīgas, sarkanas un saldas. Par tomātiņiem. Rādīja, ka tomāti arī nav, bet ja izravē dobas, tad tos tomātus tur var atrast. Un tomāti ir saņēmušies arī. Es ceru, ka šogad arī laukā sagaidīšu kādu tomātu ražu. Maziņie čerī tomāti podiņos, kas ir saucamie balkona tomāti. Šeit ir daži ir jau aizmetušies bumbuļi, un es ceru, ka arī šogad būs arī kāda raža. Par gurķiem. Gurķi bija sadragāti visi. Tur cauri bija dzeltens lapas, un izskatījās, ka viss iet uz beigām. Bet gurķiem es šorīt dabūju uzlikt stutas, jo pa pagājušo nedēļu viņi ir tā izauguši, un maz gurķīši jau ir itī klāt laukā. Tas ir šausmīgi labi. Baigais prieks par gurķiem. Par kivano. Kivano arī ir labi. Salīdzinot ar siltumnīcu, protams, netik labi, bet laukā tie laikapstākļi kivano nav tie labvēlīgākie, jo viņš īsti Latvijā īsti negrib augt. Bet es domāju šogad sagaidīt kādu kivano ražu. Gribās īsti redzēt, kāds tas ragainais gurķis izskatās dabā un pagaršot, kāds viņš ir. Sīpoli. Rādīju, ka sīpoli visi vienos pleķos, plankumos un baidījos baigi, ka viņi visi nogulsies un vairāk neražos un būs tieši tāpatās kā pagājušā gadā. Izauga tikai maziņi sīk sīpoliņi tādi pirkstu lielumā. Bet nē, sīpoliem viss kārtībā. Sīpoli aug, loki stipri, veseli. Tas, ka viņiem tur dzelteni punktiņi bija tas sīkums. Un tas no krusas viņas tur sadauzījās. Melotrijas. Melotrija pie namiņa, diemžēl neizdzīvoja dēļ gliemežiem. Gliemeži viņu apēd. Pie namiņa viņi tur apakšā dzīvo, viņi izlien ārā pēd un lien atpakaļ iekšā un apēd man melotriju. Viena otrā pusē namiņam tā melotrija it kā ir, bet viņa tāda, nīkuļo, jo tie laikapstākļi nav baigi labvēlīgie viņai. Siltumnīcā melotrija gan būs, jo tur ir aizmetušies jau maz auglīši, tā kā tur melotrija raža šogad es sagaidīšu. Par kivano siltumnīcā. Ir tikpat liela kā gurķi augumā, bet neredz nevienu ziedu vēl. Bet es ceru, ka būs, jo siltumnīcā viņiem ļoti labi patīk, pietiekoši mitrums, tā kā es viņus diezgan daudz laistu. Viņi tāpatās tā kā gurķi, viņiem patīk mitrums, salīdzinot ar tomātu. Tomātam arī patīk, ka viņi laist, bet ne tik daudz kā gurķim. Siltumnīcā arī melonas ir aizmetušās. Uz dažiem stādiem pat vairākas. Tā kā būs jāšķiro ārā, kuras ir un kuras nav vēlamas. Teiksim tā, uz vienu stādu es mēģināšu audzēt 2 melonas, un tad redzēs, kas man sanāks. Arbūzu siltumnīcā gan tādi, it kā stādiņi ir,
bet nav tik liela, kā gribētos. Pagājušā gadā man ap šito laiku jau bija sen jau iekarināti maisiņos, lai nevazājās pa zemi. Laukā arbūzi kaut kādi ir, melons stādiņi arī kaut kādi ir, bet šausmīgi maziņi, un es domāju, ka šogad laukā nebūs ne melons, ne arbūzi. Nebūs īstais laiks viņiem. Zirņi laukā drīz būs gatavi. Vēl nedēļa, varbūt pusotra maksimums, varbūt 2. Un zirņi jau būs lieli pākstīs. Bet man zirņi labāk garšo tādi, kas ir, vēl nav īsti gatavi. Viņas tās plānās pākstiņas, tādas viņi kraukšķīgi ritīgi ēdās. Burkāni. Burkānus es šodien jau noņēmu pirmos, izrāvu ārā tos maziņos tādus. Es viņus saucu par staķīgu burkāniem. Tur varēja nopirkt tādus paciņās tos burkāniņus. Tieši tikpat liels arī es izravēju šodien ārā. Aiznes mājās baigi garšīgiem. Siltumnīcā gurķi ļoti labi ražo. Kaibrī saucās. Jau 3. nedēļu ēdu gurķis. Katru rītu, braucot uz darbu, kad es nāku atvērt siltumnīcu vai apliet dārzu citreiz no rītiem, paņem čupiņu ar gurķiem. Brauc uz dārzu pie mašīnā, pie stūras un ēdu. Tālūk. Man ir dārzā izveidojusies arī pašam negribot sēklu dobe. Un sēklu dobe ir baigi interesanti. Es pašā sākumā ķīnas kāpostu gribēju izaudzināt. Man bija 10 stādi. Dažos video jūs to varat redzēt. Un šortos arī dažos. Bet tikko uznāca nenormāli silts laiks un dienas palika garāks, tā viņi uzreiz aizgāja ziedos. Man neizveidojās pilnīgi neviens ķīnas kāposts. Un tagad būs sēklas, un es tās sēklas mēģināšu novākt. Un nākošajā gadā no pašu novāktajām sēklām mēģināšu izaudzēt ķīnas kāpostu. Redzēs, kā man sanāks. Baigās cerības, ja es uz to visu nelieku, bet es mēģināšu. Ķīnas kāpostu es mēģināšu iesēt arī tagad bišķiņ vēlāk rudenī. Ap kaut kādu augustu uz septembra sākumu apmēram. Tad oktobris, novembris. Iespējams, ka man būs kaut kāda ķīnas kāposta. Dienas būs īsākas, ārā nebūs vairs tik karsts un viņi nedzīs ziedus, bet taisīs pašu kāpostu. Paprika, tā, kas man bija mazajos podiņos, viņi tieši dabūja laukā stāvēt, tad, kad bija tas lielais vējš krusa un augstais laiks. Viņi īsti arī negribēja augt, bet man tādi maziņi stādiņi ir un es viņus izstādīšu. Nu redzēs, kā man tas viss tur sanāks, kā tur izaugs, kā neizaugs. Vēl par sēklām. Sēklu dobē sīpulu sēklas. Ļoti daudz sīpulu sēklas šogad būs. Mēģināšu novākt sīpulu sēklas un arī nākošajā gadā. Īstenībā jāuztais, nākošajā gadā būs rubrika paša vākt tās sēklas, kā auga. Jā, atsevišķi dobi tādu uztaisīšu, lai baigi skaisti. Vēl man būs redīs sēklas, bet kā tās novākt nav nejausmas. Ja jūs kāds zināt, kā var novākt foršu redīs sēklas un kad viņas pareizi novākt un kā turēt, vai kā uzglabāt, noteikti ierakst komentārā pastāsti. Jo šie bija baigi labie redīs. Es aizmirsu, kā viņi saucās, bet šausmīgi garšīgi, kraukšķīgi. Ja tie bija kaut kāds hibrīds, tad iespējams no tām sēklām nekas tur īsti neizaugs. Bet nu tad jau redzēs, eksperimentu pēc tīri var mierīgi. Vēl man ir spinātu sēklas. Kā no spinātiem sēklas noņemt arī nav nejausmas, bet viņi tur tā kā var redzēt, ka ir kaut kādas sēklas veidojās. Un es baigi ceru, ka izdosies arī tās novākt. Tālūk. Cūku pupas aug griezdamās. Cūku pupas gan šogad būs daudz. Pagājušā gadā man bija ļoti maz cūku pupas, tā kā šogad es esmu priecīgs arī par cūku pupām. Nu, diļu sēklas, diļas tās pašas sasēsies visās malās, kur tik var. Tas tik bišķiņ jāpagaida. Nu, lūk. Tāds man šodien īsais video. Ierakst komentārā kaut ko par sēklām, kā tu audzē. Varbūt pats novāc, varbūt tikai veikalā pēc. Paldies, ja noskatījies šo video līdz galam. Ja nav grūti nospied laiku un noteikti piesako šim kanālam. Turpmāk siltumnīcā aizmetīsies visi arbūzi un melons. Būs interesanti, parādīšu, kā es viņus piesienu, kā es viņus laistu, audzēju. Un visādi cits interesants lietas par dārzu.
Ceru, ka bija interesanti. Paldies! Tiekamies jau nākošajā nedēļā. Čau!